Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 12. nodaļas no 13. panta. Tad kāds no ļaužu pulka sacīja Jēzum: Mācītāji, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Bet viņš tam atbildēja: Cilvēki, kas mani iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju? Un viņš tiem sacīja: Uzmaniet un sargājieties no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas. Un viņš stāstīja tiem līdzību, sacīdams: Kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu, un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Un viņš turpināja: To es darīšu, es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un mantu, un sacīšu savai dvēselei: Dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja: Tu bezprātīgais, šī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. Āmen. Dievs Kungs, sūti savu svēto garu pie katra no mums un atver mūsu prātu un saprašanu savam vārdam, jo tavs vārds ir mūžīgā patiesība. Āmen. Mēs varam novērot, ka cilvēki, kas nav tikušies kādu laiku, kas vasarā atvaļinājuma laikā ar mums visiem gadās, tad atkal satikšanās nes jaunas izjūtas. Tās parāda, cik mēs viens otram esam vajadzīgi un atjauno gatavību dot vairāk, darīt labāk, pavadīt vairāk laika kopā, jo atšķirtība ir parādījusi vērtības, kas ir svarīgas. Ja šorīt esam dievnamā, tad mums visu cauru gadu, neatkarīgi no karstuma vai augstuma, sausuma vai plūdiem, ir svarīgas lietas, kas nāk ārpus šīm redzamajām un ar ādu sajūtamajām, reizēm tīri grūtajām izpausmēm. Šīs neredzamās lietas pastāv un neietekmējas ne no kā, tikai mēs kādu reizi cīnoties ar šīm miesas lietām, varbūt esam paguruši tās saskatīt. Arī tādēļ atgriešanās pie reiz pārbaudītām vērtībām ir patīkama un iepriecinoša. Tā vairo mieru un nes aizvien jaunas cerības atklāt ko jaunu, gan sevī, gan apkārtējos un dzīves norisēs. Tā mēs šodien, klausoties Salamona vārdus par to, ka viss ir niecība, varam saklausīt ko svarīgu, kas paviršai ausī, vai varbūt jaunam nepieredzējušam klausītājam var paslīdēt garām. Ka Salamans ne tikai izsaka šausmas par cilvēka nespējību, ka tas ne ar gudrību, ne ar darbas pūlēm nespēja neko paveikt, un ka viņam nav pat garantijas kaut ko atstāt pēc sevis, jo pēcnācēji nemaz to nenovērtēs, tas nebūs viņiem svarīgs, un viņi izmetīs to ārā. Tā arī ir. Visa cilvēces vēsture sastāv no iepriekšējo paudžu sasniegtā nenovērtēšanas, un pēc tam nāk izmisīga risinājuma meklēšana, kas pēc kāda laika atkal noved pie bijušā, ko vēl pēc kāda laika kāds atkal izmetīs. Ar šo it kā izmisuma gleznu Salamans tikai norāda,
ka cilvēkam jāraugās tālāk par savas dzīves robežām un jāsaredz īstie šīs pasaules spēki, kas to būvē un uztur. Ir zināms stāsts par viduslaiku celtnieku, arhitektu, kas atbrauc apraudzīt, kā tiek būvēta viņa projektētā baznīca, piegājis pie mūrnieku un prasīs, ko viņš te dara. Tas sacīs, es lieku šo vienu akmens blakus tam otram akmenim. Arhitekts gājis tālāk un jautājis nākamajam mūrniekam, ko viņš dara. Viņš atbildējis, es mūrēju šo sienu. Tad viņš redzējis vēl kādu mūrnieku, un tas uz viņu jautājumu atbildējis, es ceļu katedrāli. Te mēs redzam gan Salamana niecības zīmi, ko tad es varu, gan to, kas ir izteikts bez vārdiem. Viss ir atkarīgs no tavas un tavu līdzbiedru attieksmes. Mūsu ikdienas gaitas, protams, ir akmens pie akmens likšana. Ko tu dari? Es klausos šim slimniekam sirdspūkstus. Ko tu dari? Es te naglu sienā dzenu. Es laistu šo stādu. Es runāju ar šo cilvēku. Ja es visa tā neredz ne sienu, ne katedrāli, tad patiesi var likties sev par niecību un rokas var nolaisties. Bet šeit patiesībā kā vienā rasas pilienā ir saredzams arī Dieva paša darbs. Viņš ir klāt pie katra cilvēka šajā viņā ikdienas darba brīdī, bēdā un priekā, un viņš tajā pat laikā ir un paliek pār šo pasauli, neaizsniedzams un neizteicams. Tieši tādēļ ir tik nozīmīgi redzēt viņa klātbūšanu katra akmens likšanā, katra bērna dzimšanā. Šodienas svēto rakstu lasījumu pēc šīs pirmās sapratnes pakāpes, kas dod cietu pamatu zem kājām, ved mūs tālāk, rādot uz ko tad mums celt acis, pēc kādas katedrāles lūkoties. Citu pamatu jūs nevarat likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzu Kristu. Savas domas vērsiet uz augšu, saka Pāvils. Bet raksti vienmēr ir arī ļoti reāli un piezemēti. Varbūt mums nemaz tas tā nepatīk. Dažreiz cilvēki redz tikai šo augšas skatījumu. Tas varbūt ir arī no mentalitātes atkarīgs, kā Āfrikas kristieši ilgi nevar dievkalpojumā mierā nosēdēt, un katra dziesma viņiem pārvēršas par fejerverku. Bet raksti ved pie domas skaidrības. Tā arī šajā Pāvila vēstulē ir uzskaitīts daudz kas mums var traucēt vērst savas domas pie Kristus. Jo tā ir mūsu nākošā godīgā atskārsme, ka vārdos mēs visi esam gudrāki kā pats Salamans. Un savās mājās savus mājiniekus mēs pamācām vienā laidā. Bet tomēr lūkšanas klusumā būtu jāatzīst, ka viss te kolosiešiem pieteiktais ļaunums un vājums iegriežas arī mūsu dzīvē. Dzīvē, kuru mēs kristieši ejam radikāli atšķirīgi no šīs pasaules. Ejam ar Kristus dotajām vērtībām un soli pa soli mums atklātajām lietām. Un uz tām mēs vēršam savu skatu, kad ir jāizdara kāds lēmums, kad ir jāizšķiras par kaut ko. Tas mums palīdz
ik pa laikam atkal sevi nolikt pie vietas, atgriezt, tikt galā ar savu paštaisnumu, kas lien ārā un saka, Kristus mīlestība nav tikai pacilāta dziesma, tā ir arī stingrība, vispirms pret sevi, lai citi redz tavu labumu, jo tas tev nāk no Kristus, ja tu esi ar viņu. Nekaunies viņa labuma. Viņš palīdz tev nesautīgi palīdzēt citiem, un no tā tad arī ceļas prieks. Visbagātākais vienmēr ir evaņģēlijs, labās vēsts vārds. Un šodien tas arī runā tieši par bagātību un saka, neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas, bet ak vai mūsu galvenās domas ar to, mums ir par to, ka mums jau nemaz tik daudz nav tās mantas. Nevis, ka mums gribētos vēl un vairāk, bet mums būtu labi, ja pietiktu tai ikdienai. Ne man no kanceles runāt par banku problēmām un kredītu samērībām. Par to mēs pietiekam daudz runājam mājās, virtuvē. Bet pirms kāda laika vakara dievkalpojumā es cēlu priekšā draudzēji kādas lietas, par kurām visi to vakar teica, tas tev ir arī svētdien visiem citiem jāizstāst. Un šī nu varētu būt tā reize, kad tas ir vietā. Toreiz sākās ar to, ka es negaidīti atradu kādu rakstiņu, vairāk kā 100 gadus vecā, 1898. gadā izdotā kristīgās jaunatnes žurnālā Māju laime. Arī tur kā moto bija Sālamana sakām vārds patiesība ir nemirstīga. Un man uzmanību piesaistīja rakstīns taupība. Šī nu būtu tā lieta, kas ir ne tikai veciem jāatcerās, bet jauniem varbūt gribētos pat pierakstīt. Darbs ir līdzeklis, bet taupība ir ceļš, pa kuru tiekam pie labklājības. Bez taupības nevar būt turības. Izšķērdība ir darba augļu postītāja. Taupība sākas ar cilvēka sirds tikumu un prāta mošanos. Tavam darbam un darba mīlēšanai ir tik vien vērtības, cik tev sirdī taupības tikuma. Tā ir taupības svētība. Es domāju, ka caur šādu taupību mēs krājam arī debesu mantas, jo tādā veidā mēs novērtējam visu Dieva doto. Taupība neprasa lielas gudrības, tā ir vienkārša. Iesāc ar šo vienu. Izdod mazāk nekā tu ieņem, pelni, un daļu vienmēr noliec. Otrs. Nomaksā savus pienākumus katreiz, tūlīt un netaisi parādus. Nekad un ne pie viena. Parādi laupa sirds mieru un atņem patstāvību. Trešais. Neliec cerības uz vēl neieņemtu, bet tikai gaidāmu naudu. Nezin, vai to ieņemsi. Mums biežāk iznāk, ka mēs iztērējam jau to neieņemto naudu. Ceturtais. Nepirc neko nevajadzīgu, lai tas būtu diezin cik lēts. Papriekš vajadzīgo, tad vēl, ja spēj, derīgo, bet nekad to, bez kā vari iztikt. Kad mana sieva aiziet uz Maksimu ar mazbērnu, kā tu nenopirksi to rotaļlietu? Tas nekas, ka nav saprotams, kas ar to darāms, bet tik lēta. Tā viņas abas divas nāk mājās pilnām rokām.
Šis padoms skaidro un rāda kristīgo principu par mantas krāšanu, ko jaunieši ir mācījušies pirms vairāk kā 100 gadiem. Jēzus nemāca mūs dzīvot nabadzībā. Viņš rādot, lai tiecamies pēc gara pasaules, cer, ka mēs tad tik daudz nepievērsīsimies šai mantu pasaulē. Un šeit tas ir izteikts tādā vienkāršā valodā. Dzīvo ar to, kas tev vajadzīgs un derīgs. Vēl pēc tiem punktiem bija paskaidrojums. Ved skaidru rēķinu par saviem izdevumiem un ienākumiem, lai tavas paša acis redz un pārskata visu savā saimniecībā, vienalga vai tā liela vai maza. Saimnieka acis padara vairāk kā 10 puišu rokas. Tā ir attieksme. Tā ir attieksme. Un pēdējais brīdinājums: ievēro sīkas lietas, jo viss sastāv no sīkām lietām. Kuģis sūces dēļ var nogrimt, sīka putekļa dēļ lidmašīna var nokrist, katra paviršība, caurums, vaļīga skrūve var novest pie milzīgas nelaimes. To mēs ļoti labi zinām un esam piedzīvojuši. Tā ir mūsu baznīcas mūrēšana. Sīkās lietas liek kā akmeni pie akmens. Un tad ar saimnieka attieksmi mēs uzlūkojam savu dzīvi un savu valsti, lai tā būtu kā stingras sienas un kā pret debesīm vērsta akmens dziesma. Vai mēs kaut ko no tā nezinājām? Liekas, ka visu zinājām. Tikai trūka pazemības, tādas vienkāršas lietas atzīt par svarīgām. Vai Jēzus mūs māca sarežģīti, cik vien vienkārši iespējams? Ko tu dari? Es te skaitu ciparu pie cipara, bet varbūt tu būvē mūsu valsts ekonomiku un rādi ceļu, kas mūs vedīs ārā no trūkuma un haosa. Šādu ceļu var saredzēt tikai ar tīrām, patiesības mazgātām acīm. Ko tu dari? Ai, es te guļu valstos, slimoju. Bet varbūt jāsaka, es pārdomāju savu dzīvi. Man ir laiks runāt ar Dievu. Un vislabāk es viņu redzu savās aizgājušajās dienās. Bet tad jau viņš ir arī šodienā. Mēs augam un tuvojamies viņam tad, kad domājam un runājam ar radītāju. Jēzus šodien mums saka, ka mūsu dzīve ir daudz vērtīgāka par visas šīs pasaules mantu. Tieši ar to, ka tā ir dzīva un tā dod iespēju mums saistīties ar dzīvo Dievu. Āmen.